Tev patīk? Es negribu, lai tu tas stulbi. Tev patīk? Nē, man nepatīk. Tev patīk? Labi, podkāstu video jau šitā parādīšu. No Kristapa. Esat sveicināti jūlija pirmajā nedēļā. Vēlreiz. Ir jūlijas sācies vasaras depresijas mēnesis, kā to sauc oficiālajā literatūrā. Šeit ir jums kopā Roberts. Ilavs. Sūds! Vai piered? Roberts Sūds ir jums kopā. Un Kristap, šodien tas bija ļoti nesmuki. pie mums Viņš studijā uzsāk Tie tev depresiju, viņš pieteikt uzsāk tik depresiju. Un tad es divi brīnišķīgi, burvīgi cilvēki, divi skaistuļi ar Viņš mums izciliem piesaka tik mīļi, raksturiem. un tu pasaki tādu. Un burvīgām sirdīm neviens cits kā fantastiski talantīgais, smieklīgais un atapīgais Kristaps Bičkausks. Vēl, protams, aplausinās mīlēt. Un, protams, arī mums pievienojas ikoniskais, leģendārais, ģeniālais Rihards Sniegs. Paldies. Varbūt, Kristap, tu gribi pamēģināt vēlreiz, jo es nezinu, bišķiņ tādu nepatīkamu garšu mutē pēc tam, kad tu nosauc par Robertu par sūdu. Tur vienkārši viņš bija un tad tur bija joks, un tas bija tāds ašais, un es tā kā bišķiņ... Šeit ar jums kopā Roberts Sūds. Ietots. Es atvainojos tiešām. Nē, Es atvainojos. neatvainojies. Tas tā man sauc. Tas es esmu. Viņš tā nedomā. Viņš vienkārši centās pajokoties. Dažreiz tas šķito, un dažreiz tā aizšā garām. Tu tā tiešām domā? Tu domā, ka Roberts ir sūds? Nē, bet viņš vienkārši jūtās citreiz pēc sūdu. Jā. Vienkārši es arī jūtu viņu to enerģiju, un tad es... Tā ir Kristaps ir empāts. Kristaps ir empāts, jo šorīt Tad jūtos... Robertam ir sūdīga enerģija, tu centies pateikt. Viņa enerģijas sūds. Jā, jo es jūtos ļoti tā slikti, man daudz negatīvu tā doma par sevi šorīt. Un es ierados, un es jau nejūtos labi. Un Kristaps ir empāts, viņš uzreiz to spēja nolasīt un vokalizēt. Un tā ir taisnība, jo tā es arī tieši iekšēji. Es biju savā istabā tajā brīdī un dzirdēju, ka bļāņs, Robert, kāpēc tu nāc uz biroju ar savu sūdīgu enerģiju? Tā gan nav, tā es nekad neteiktu. Vienkārši tur bija maziņš jociņš bija, un visu mēs varam tagad turpināt normāli, tā kā šito visu aizmirst un turpināt normālā. Kristaps ir tas džeks, kurš spārda guļošs cilvēkus. Robertam tā jau ir grūti, viņam ir jau slikti par sevi, un Kristaps izmantos viņu vājāko brīdi un ieraks viņu vēl dziļāk. Tas ir tāds power moves. Nē, Bet viņš izmanto savu empātiju kā ieroci. Tā ir taisnība. Tu ienāc telpā, viņš nolas uzreiz tavu auru. Un viņš kā burvis, kā mags, kā ekstrasens, uzreiz paņem šīs spējas un izmanto kā ieroci. Un viņš tāds, bet cilvēks... Bērnības trauma, viņš nospiež to pogu vienkārši tā. Viņš tikai paspieda tev roku sākumā, viņš uzreiz aizgāja uz vānas istabu un mazgāja rokas ar ziepēm. Un teica, šito sūdi, es negribu smērēties, šito sūdi. Vienkārši tad, kad cilvēks parasti nezināju savas sliktās emocijas parasti grib apspiest un turēt sevību, bet tad, kad kāds cilvēks to iznes gaismā, viņš tā kā redz, tu jūties pēc sūda, parunājam par to. Un tas ir tā kā mēs atraisam viens otru. Un tā kā es pasaku, to es sūdzu, tas ir vairāk, ka es vēlos ar tevi parunāt, kāpēc. Viņš bieži vien tā sāk, un tad es sāku runāt, tad es pēkšņi pamanu, ka viņa telefonā ir diskrēti nospiests rekords. Kas ir arī? Un pēc tam es saņemu tos izgriezumus, kad kaut ko es neesmu izdarījis pa prātam, ka viņš grib kaut ko no manis. Šantāžas. Jā, viņam tāds tā kā, aizdos man savu radiatoru. Piemēram, ziemā bija tāds gadījums. Un man bija tāds, nezinu, man pašam vajag radiatoru. Un tad viņš man atsūtīja vienkārši šantāžas ierakstu, kur es dalos ar personīgām lietām vājam brīdī. Tas viss ir pilnīgs. Un joprojām ir tas radiators ir pie viņa. Pasaka, ka tā nav. Radiators ir aizdots tālāk, bet viņi tāpat šeit viens neizmantoja. Aizdots tālāk. Kam tu viņus atdod? Radiatoru vienkārši. Zini, kā ir? Radiators ir vērtīga lieta. Tāda. Es pēkšņi atcerējos vasaras karstākajā dienā. Man tāds, paga, kur ir mans radiators?
Kāpēc? Vasarā tu atceries par radiatoru. Nu, tāpēc, ka bija tik silti, laikam jau tas man atgādināja labās atmiņas par radiatoru. Es tev atdošu. Viņi tic man. Man patīk, Kristap, kā tu to formulē. Kāpēc vasarā? Ja? Tu to minimalizē. Jo viņš par to domā katru dienu. Katru dienu. Viņš vienkārši vienreiz to piemin. Es atņēmis viņu. Es katru dienu domāju par savu radiatoru. Nē, nu labi, bet viņš ir forši eļas radiators, viņš labi ātri uzsil. Bet klausieties, es tikko pamanīju kaut ko. Nu. Nav ieslēgts. Man šķiet, ne, vai nav tā, ka mums ir burtiski tas pats apģērbs, tie paši krekli visās sērijās? Nē, šo krekli nebija vilcis. Tiešām? Jā. Tu neesi nevienā sērijā šo krekli? Varbūt pirmajā? Nē, šis ir mans vasaras taizemes kreklis, kurš viens no maniem mīļākajiem krekliem. Un es viņu nebiju vilcis, jo nebija tāda vasara līdz galam noķerta. Un tagad velku viņu 3. dienu, godīgi saku, no rīta paostīju. Bija 2 dienas jau bijis, varu mazliet just to sviedru smaku, bet es jūtos, ka par mazu uzvilkts viņš. Un tagad ir tas vasaras highlights, es gribēju viņu vēl uzlikt 1 dienu, jo es tieši šajā kreklā jūtos ļoti vasarīgi. Tāpēc viņš mazliet smird. Atvainojos, Kristap. Es biju viņa jutīs, jā. Tur sagāja viņa. Tas ir normāli, tas ir normāli. Nē, tāpēc 100 puņi. Nu, labi, nav 100, kaut kāds 70%, kad man nav bijis šis krekls. Ok. Jā, jo es vienkārši sapratu, ka es šo kreklu esmu vilcis. Iespējams, visās iepriekšējās sērijās. Jā, bet melni ir tāds Kristaps. Man liekas, ka vienreiz bija šis, man liekas. Šis ir tāds zināms. Vienā no 3 reizēm. Pazīstams. Paskatīšos. Pačakošu. 50%. Labi, Kristap, kā tev iet? Ko tu dari? Es vienkārši zinu. Mums ir tā, ka mēs šīs epizodes ierakstām vienreiz nedēļā bīlīgo, tāpēc mēs izlaidām. Tagad mums it kā teorētiski viss kaut kas iekrājies. Un dažreiz ir tā, ka ir kaut kādas tēmas, kuras mēs noklusējam. Jo, ja mēs viņus izrunāsim uzreiz, tad nebūs ko runāt podkāstā. Tad ir tā visai grūta lieta, ka dažreiz kaut kas interesants tev dzīvē notiek. Un tev tā, tu nesaki mums neinteresē. Nē. Taupi podkāstam. Un vakar mums bija Kristaps, man ļoti kaut ko gribēja izstāstīt. Es gribēju ļoti to dzirdēt, bet mums tā kā, mēs uzvilkām to prezervatīvu. Mēs izdarījām pareizo. Es visu laiku meklēju vienkārši tos podkāstu sērijas, kāda krekli ir. Es dzirdēju tikai to daļu, kuru jūs uzvilkāt prezervatīvu. Jā. Kas tur notika pēc tam? Tā bija metafora. Tas bija tas, ka mēs izdarījām pareizo lietu. Un Kristap, saki to, kas tev bija jāsaka. Mēs varam pirms, tad es gribu noslēgt, jo 2. sērijā Kristapam ir šāds pats kreklis, šis pats kreklis. Nē, tas nav tas pats. Tas ir cits. Viņam ir tieši tādā pašā krāsā. Viņam ir tas vidū, ir tāds zils. Un viņam ir mazs tāds kvadrātiņš ar zīmējumu viņa vidū. Jā, bet šitam ir nav krāsā. Šis vairāk izbalējis. Jā, šis vecāks. Old school. Nav bijis. Izrādās katru dienu fresh. Varbūt tas ir mums nolikumā rakstīts, ka mums obligāti ir. Es nezināju. Jābūt fresh and clean. Jā, and katrā sexy. Epizodē jaunam kreklam. Man ir tas pats krekls visās sērijās. Pirmajā ir. Man ir vairāk šo patiesībā. Bet no mums visiem, Roberts ir tas, kurš visbiežāk ģērbjās. Ne? Viņš vienādās drēbēs. Es varu iztēloties. Man, piemēram, es redzu to, ka vismaz melnu viņš nekad nevelk tā kā ikdienā, un tikai šeit viņš ir tā kā uz bērēm atnācis laiku. Bet tev piestāv melns, tu izskaties tāds muskuļots, stiprs, un tu izskaties bišķiņ tāds, ka viņš brauc ar kaut kādu kruto mašīnu, ķūnēto, un tad tev ir tāda bēba ar saulesbrillēm un čivāvu mazliet. Tu tāds bālers mazliet. Tas ir šai man Nē, nopietni. Bet man garas tā. Es redzu cauri tam visam. Es redzu cauri, tu domā, ka tu te esi baigi gudrais. Es redzu cauri visam šīm tavām spēlētām. Tu esi man kā atvērt grāmatu. Kāpēc tev liekas vispār tas, ko es tev teicu, bija kompliments? Jā, es tikai skaidroju, kā tas ies. Wow. Ok, tad abi jūs tagad esat man... Nē, tu to interpretēji, varbūt tev patīk. Tev bālers izbijis sportists, kuram ir... Kristaps nosauc man pa sūdu, jā, un tad Rihards man apsūdz tajā, ka es... Zini, tu esi ļoti jūtīgs. Brauc ar BMW. Kas tad? Jūtīgs. Vēl viens uzdirsiens. Bet jūtīgs? Tāpēc, ka tu esi apgraizīts. Tā bija domāta. Vēl kaut ko, kā man nav.
Nav jau man paškontrols, jā. Tāpat jau man nav nekādas darba ētikas, nav man nekādas spējas valdīt pār sevi. Un tagad vēl, protams, man nav priekšādiņas. Protams, ir jāatgādina vēl tas arī. Kuram no jums ir labāki zobi? Es nevaru saprast līdz galam. Var pasmainīt ar zobiem? Šajā kas salic šitā, Iana Zarača, jā? Jā. Interesanti. Jo viņam tāda lielāka, un tev viņi izsās tā kā nodiluši tādi maziņi. Bet tev atkal viņi tādi ļoti kopā. Viņi ir perfektā līnijā. Perfektā līnijā. Līdz ar to rodas tas iespējas. Tā kā viņam viņi izsās protēzi salikt. Nu, tā kā normāli izmēru. Visās, ka tev viņi ir diluši, ne? Jā, tas ir stress. Tas ir Tāpēc es ņemšu laikam Roberta zobus, bet tev ir ļoti labi arī zobi. Paldies. Parādsējies. Vienīgā vieta, kur ieņem 3. vietu. Parādās. Nē. Tev arī ir labi zobi. Kāpēc nav slikti? Tev arī viss taisnā līnijā ir tāds divas taisnas līnijas. Jums ir bijuši brekets vai tādas lietas? Es gribētu, bet man pateica, ka man nevar likt brekets. Kāpēc tev vajag parād? Jā, tur nevajag. Kur tev? Tāpēc, ka man ir šitien augšējā, es nezināju visu dzīvi, līdz 34 gadus es nezināju, ka man nav 2. zobs, ne 4. Un tā esot normāla lieta, ka cilvēkiem nav 2. vai 4. zobs. Vienkārši neizauga. Līdz ar to man viss žoklis mainās augšā, un tad viņš nav proporcionāli pareizā izmērā, un tad beigās vienkārši es arī deldēju savu zobus. Es esmu... Jā, man tikai ar operāciju var izglābt, kas maksā 6,000. Tev pilnīgi normāli izstāst, pilnīgi labi zobi, tas par nav nekāda problēma. Paldies jums, cienīties. Arī jautājums man likās, varbūt brekets varētu ielikt un netaisīt to operāciju, vienkārši pataisnot mazliet, bet vienīgais man būs rudenī ir talants jāvada. Ja pēkšņi man neizdomās izmest tomēr. Vai ir talants ar breketēm? Būtu ok, vai man tomēr pagaidīt to mirklīt? Jā, ko brekets maina? Tu jau nerunā citādāk, nav jau tāda kaut kāda sliptoņa vai kaut kas tāds. Ne? Varbūt sākumā, kamēr tu pierodi. Man liekas, tieši tajā filmēšanas nedēļā tev jāieliek. Un otra lieta, vizuāli varēs redzēt. Kaut kas nogāja greizi, viņam sapām pa visu muti. Es nezinu, tā nekad nav bijis mūsu praksē. Rihards no vadītājiem. Sveiki, ir talants! Au, viņam pagājumā nasiņo. Es tagad nevaru tiešraidē. Es tikko biju ciemos pie savas omes, kur redzēju, viņi iepriekšējā reizē neizrādīja, ka es runājot mazāk nekā Mārtiņš, jo mums viena tā loma ir. Un es viņai saku ļoti mērķiecīgi, es visu laiku ņemu to tekstu, kurš ir mazāks. Es dodu Mārtiņam patīk, viņam sanāk. Un es tiešām negribu. Ja man ir iespēja saņemt to pašu algu un runāt mazāk, aiziet. Mazāk iespējas pārteikties, es jau tā tur par savu dzīvību cīnos. Un tagad mēs tieši talantā, ja tu runā tagad. Tieši tie ir talants, jā. Un viņi tagad lūdzu, Rihard, nākamajā sezonā pasaki vairāk nekā aiziet. Malcam! Ja viņš kaut ko pasaka, jā, man tāds aiziet. Kurš tos tev teica? Ome. Ome Maija. No labi zina, ko. Jā, viņai svarīgi, ka es runāju tik par daudz. Varbūt tu tad vadi to raidījumu, Ome, ja tu tik ļoti gribi runāt. Varbūt tu Maiņa novadi. Padomā, cik viegli ir iemācīties tos 2 teikumus. Cilvēkam, kas nav dailes teātrī. Zini kā, pa īstam, kāpēc tev ir sūdīgi? Kas tur ir? Kāpēc tu esi tāds drūms un bēdīgs? Es gribu tev uzlabot garstāvokli, es tikai nezinu, ko darīt. Atklājies mums un visiem. Es mēģināju tev samīļot. Labi, es nemēģināju, es mēģināju pieskārties. Es mēģināju tev paglaudīt, godīgi sakot, bet tu mani atraidīji. Un tā ir tāda lieta, ko es parasti daru. Līdz ar to es esmu apjutis. Es uzreiz pēc kā pamanīju tas, ka vienkārši viņš ienāca pa durvīm un viņš pat nepaskatījās manā virzienā. Viņš paiet garām parasti uzreiz. Parasti viņš atnāk, pamāja kaut ko čau, bet viņš pat tā kā nepaskatījās, aizgāja garām un bija tāds, šī tā diena. Un tāpēc... Šī ir perfekta diena. Šī ir perfekta diena. Šī ir perfekta diena. Perfekta diena. Perfekta diena. Labi, Robert, esi atklāts ar mums. Kāpēc tev ir slikti? Kas ir noticis? Nekas nav noticis, Rihard. Vienkārši es esmu... Kristap arī. Es tikai Rihards, mēs šeit 2 esam. Es domāju, mēs vajadzēs parunāt arī par to. Ko?
Par ko? Nu, nē. Par to, ka mēs Sākam esam šeit, divi? jā, Pēc tam pasak šeit, izrunājam šeit, lai viss redz šito šķiršanos. Es jau zinu, kas notiks līdz. Kas tad? Šo šķiršanos, jā. Es jau saprotu, Kas ir jā. tie Es jau... divi vīrieši gaitanī? Jūs visi esat ļoti līdzīgi mums, bet citādā. Nu, ir interesanti, ka tu vienu neatpazini. Viens ir Mārtiņš Kapzems. Viņš var Man likās, ļoti- kāpēc viņš man sveicina. Es viņam palūdzu uzvilkt saules brilles un parūkas vienkārši, lai... Un otrs ir Jānis Jubalts. Tā kā... Heavy hitter tev ir sanākuši. Es esmu sarunājis heavy hitters. Viņi redzēja potenciālu šajā podkāstā. Viņi redzēja arī uzlabojumus, ko var veikt. Podkāstā Roberts Jasilov, jā. Nevis Roberts Sūd. Satvainojos, vai pierod. Sakal. Bet bija kaut kāds komentārs pie podkāsta par to, kad bija prieks skatīties šo Roberta Silva podkāstu. Tas bija ļoti labs komentārs. Tas ir Ērika. Paldies Ērikam. Paldies, Ērika. Jā. Nezinu, kas ir Ērika. Paldies. Nu labi, kāpēc tev Jā, sūdīgi? jā, jā. Kāpēc visu laiku izvairies? Jā, atklājies. Pavērs savu iekšējo Sūdu kaku pasmirdējuši. savānus un izsvied ārā to, kas tev ir sakrājies. Nu, lūdzu. Kā tev liekas, kāds vēl ir bērnu klausās? Tagad pirmajā sērijā bija kāds. Tas, man liekas, nav podkāsts, ko var ar bērniem klausīties. Jā, nu labi. Nav gluži tā domāts. Un neteiks arī tādu garu pauzi, Tā, ko tu domā. Jo es tur jau arī par sāku to, runāt, ka- jūs paši man pārtraucat visu laiku. Zup! Tātad es vienkārši esmu, nekas nav noticis, jā, pirmkārt. Esmu vienkārši milzīgs bērns. Acīm redzot, priekš bērnu es esmu diezgan milzīgs. Atkarīgs, kurā vecumā gan. Jo dažreiz tagad tādi 12 gadnieki ir jau 13 gadnieki lielāk garāk par mani. Tikko kā pubertāte iesāks vīriešiem. Pats sev pārtrauci. Jā, ne. Es esmu milzīgs bērns un es vienkārši... Es vienkārši netieku savu galā. Bērns ir pie stūres. Jā. Un pieaugušais, es nezinu, kur ir vispār Roberts pieaugušais. Laikam, es nezinu, vai ir tāds, varbūt. Bet, es esmu pilnīgi nevērtīgs sūds, kurš nav pelnījis atrasties šīs pasaules. Bingo! Es biju trāpījis, jā. Es biju labi Kur ir trāpījis. tās veselīgais pieaugušais, kurš nāk? Bet tas jau arī nav bērns, tas, kurš tikko to teica. Tas bija tas nosodošais, iekšējais kritiķis. Jā. Tas bija Viņš ir ienācis istabā, kamēr pieaugušais ir darbā. Viņš teica, tā tu esi sūds, Robert! Pazies, neko nevar izdarīt. Tas bērns teica, kāpēc tu tā dari? Tas ir tavs opaps, kas dzīvoja tev kādreiz kopā. Atceries, tu teici, ka viņam Roberts dzīvoja opaps līdz 90 gadiem, pirmos 2 gadus, un viņš bija ļoti dusmīgs laikam, ja cik es sapratu. Un šis bija, man liekas, kaut kāda atblāzma no tā. Tā bija rīta himna, ko tu rīt, ko varbūt. Labi, par to es negribu runāt. Labi. Oi, labi, sorry, iestās. Wow, pa dziļi. Bet nekas mēs tev atlauzīsim vaļā vienu dienu. Bet Robert, kas ir tas, kas tev nav izdevies, kas tev liek justies slikti? Tev ir, ka tu ne tā pamodies šodien, vai tev ir kaut kas, ko tu gribēji izdarīt? Vakar tu biji Vakar tu biji ļoti labā lomā. Vakar tu biji foršs. Jā, Es tev- atvainojos. Jā? Jā, vakar tu biji tādu komandas biedru, es gribu dzīvē. Jā, Tas ir Džeks. High five, Viņš viss, jā, atnāk, jā. paceļ līmeni telpā. Viņš vienkārši ir cilvēks ar sērfa dēli. Ķer vilni, ķer enerģiju tādu. Paceļ visus apkārtējos. Tā. Man bija tāds, šis ir zaibīs. Tu apraksti to, kas tu gribētu būt. Nu, jā, tu vakar biji tas, ko es gribētu būt. Bet es Tas ir clearly neesmu. atsimredzams pārspīlējums arī. Kas tev vakar bija? Nekas nebija. Vakar? Neko No tevis? neizdarīju. Nē, bija vai No ne? manis. Nē, vakar bija wow. Vakar bija wow. Vakar bija eksplozija. Vakar Par ko bija jūs runājat? Nē, vakar viss bija vietās. Viss bija ļoti labi. Un šodien ir jautājums, kas ir noticis. Bet zini, kā ir- Es sapratu, ko tu saki. Tas bija mazliet caur puķēm, tu neties galā, bet joprojām tu neko neatbildēji. Par ko tie? Labi, tu vari pamēģināt pārlikt varbūt otrā pusē to. Es Jā, nezinu, tā kaut kā- jocīgi skan, vai ne? Tā jocīgi Jā. skan, jā. Bet zini, kā ir? Jo man- tu vari jā. to pašu feature izdarīt arī no otras puses pamēģināt. Jā, jūs skatos šeit. Es vienkārši runāju Jā. prom no mikrofona. Like, Bet zini, kā ir? Vispār jau visu laiku jau nevar būt uz viņu. Vai ne? nē, nav Tā jau- jābūt. Vienkārši es jautāju, kas ir noticis. Es gribu vienkārši zināt, vienreiz tajās pirmajās 15 minūtēs, kas ir noticis. Nē, nekas nav noticis. Es tev saku Šis nav bijis vienkārši. šajā katru reizi, Robert. He doesn't know how to speak. Par emocijām, laikam. Jā.
Bet šeit jāatklājās. Nu, nekas nav noticis. Jā, ir vienkārši, man ir jāuzraksta scenārijs, man jāuztais video klips kaut kā. Kaut kāds tas sadarbības. Tad es kaut ko uzrakstīju, tad es eju paprasīt jums palīdzību. Kaut kāds, kā pančapot šo konkrēto scenāriju, kā viņam kaut kāds joks piedomāt par to. Tad Rihards man uzreiz sāk ļečīt par to, ka man vispār pilnīgi cita veida video ir jātais. Pilnīgi. Es saku viņam, es netaisīšu citu veidu video. Šis video jau ir, es esmu nolēmis taisīt šādu veidu video un skeču. Un arī tas klients un tā tālāk, un viss jau ir izlemts. Un es saku, man vajag citu veidu palīdzību, man vajag jums palīdzību šo uzlabot. Un tad viņš man neapstājas, viņš nevar apstāties, viņš turpina man ļečīt. Tā kā nāk vēl 5-10 minūtes par to, ka man tagad pilnīgi citu veidu video jātais, jo tas cilvēkiem patikšot. Un tā tālāk, līdz man vienkārši ir jāpamet telpa, lai apstātos šis. Atceros, jā. Jā, man bija vienkārši jāpamet telpa, jo citādi nevarēja apstāties šis, un tad tas arī tur apstājās. Bet tas ir sīkums patiesībā. Bet tas bija pirmais. Bet es redzu, tomēr pirmais, kas iznāca ārā, tas ir tas, zini? Nē, tas ir sīkums. Man jāatvainojās. Es tā... Ja tā paklausās no malas, izklausos, ka es esmu problēma. Piedod, Kristof, Man ar to atvainoties mierīgi ar mani. Piedod, Kristof. Par ko tu Kristofam atvainoties? Es tev sabojāju, Robertu. Un es viņi sapis. Labi, nē, es esmu pats atbildīgs par sevi, tā nav. Nē, vispār šis ir sīkums. Bet, kopumā vienkārši, kā man dzīve. Un zini, ko? Jūs esat patiesībā, labi, no malas varbūt liekas, tur divi kaut kādi pajoli, bet patiesībā jūs esat daudz pieaugušāki nekā es, un jūsu dzīves ir daudz vairāk savāktas vienā bundulī un kopā. Jūs esat baigie māleči patiesībā. Paldies tev. Tā ir taisnība, tāpēc, ka paskatieties uz jums. Jūs strādājat, jūs darat kaut ko, jūs tiekat cauri un jūsu dzīves progresē un attīstās. Un kamēr es vienkārši stagnēju jau vairākus gadus. Tā kā tas ir baigi forši. Jā. Un es gribēju jums izteikt, ka jūs esat... Es jums reti, kad saku komplimentus, bet jūs esat patiesībā forši, un es gribēju atrast kaut kāds labāks vārds, bet es biju aizņemts meklējot šo džinglu. Renerdija. Rihard! Kristap! Jūs esat paši stilīgākie plikpauris un topošais plikpauris, kādu es pazīstu. Jums ir viss, lai sasniegtu savus dzīves mērķus, un jūs ne tikai to darat, bet katru dienu jūs tuvojaties tuvāk un tuvāk savam sapnim. Paldies tev, Kris. Par ko tu gribi pateikt? Paldies, Kristofam. Ka tu nepārtrauc Robertu šajā skaistajā runā. Baigi sūdīgi man sanāca. Tā kā sorry, es nevaru par to runu normāli. Es bija laba runa, nebija viņi izcili, bet viņi bija pietiekami, ka viņi nebija vienā sūdīgi. brīdī Trūka kaut kā. Es gribēju gandrīz raudāt. Es biju arī tuvās sarām. Ja tu būtu pateicis kaut ko līdz galam, es būtu raudājis, un to pat tu nevari izdarīt līdz galam. Jā, tur tā lieta, tas ir pilnībā neiedzīgs. Es biju tuvās sarām, tāpēc, ka es sāku just to sūdu smagu gaisā. Piedod, es nevaru. Piedod, slikties! Kāpēc viņš tā dara? Tāpēc, ka viņam ir brālis. Tāpēc, ka viņam jaunāks brālis. Tas ir tas, kā viņš komunicē. Ar sparingu. Es zinu. Man liekas, tas ir normāli, vai ne? Tas ir normāli. Tu pats pārdzīvo. Viņš man nosauca par plikpauru. Tad viņš bija pelnījis to, vai ne? Viss kārtībā. Kristaps ir viens no tiem džekiem, kur viņš izdara kādu hoņu, un viņš nevis tā kā līdz galam atvainojas, bet viņš meklē,
kas varētu... Kāpēc es to izdarīju? Kāpēc viņš varētu būt problēma vai pelnījis to? Viņam bija tā kā motors, viņš tā kā atvainojas, kā viņš domā, un viņam tāds, tu man nosauc par plikpauri! Tagad esam kviti! Vispār es nebiju nekad to pamanījis, bet tāpēc es tik ļoti smējos, jo tā ir, man liekas, taisnība. Jo no sākuma, kas ir interesanti, no sākuma Kristaps šausmīgi sastresojas par to, ka viņš ir aizvainojis kādu, viņam tas, nē, ka tikai ne, es aizvainoju, nē, lūdzu, piedod, un tad tas ir tas pirmais impulss, un uzreiz otrais ir tāds, ātrs, jā, kāpēc tu esi mans vainīgs. Tu man izdarīji šitā, tāpēc es tā pateicu. Un beigās viņš tāds, Gandrīz. Ir grūti. Man citreiz tas humors ir tāds, ka man patīk, ka viņš tā bišķiņ pabakstīja to vietu. Tad vienkārši ownēt. Jā, bet tad, zini, jo ilgāk tu bakstīsi, jau vairāk, man liekas, tu izties pēc tāda ēsā, vienkārši, kas man patīk. Kā... Tagad tu apraksti mani. Es daru to pašu, tikai es neatvainojos. Es double downoju. Double down. Es cienu tev vairāk, tāpēc tev. Jā, bet arī tāpēc cilvēku uzskat, ka esmu... Douchebags. Es domāju, viņam ir taisnība. Mums ir pirmā sadarbība sponsors šajā podkāstā. Es ceru, ka jūs arī priecāsieties kopā ar mums, jo mēs esam priecīgi, ka mums ir pirmais atbalstītājs šim podkastam un, cerams, ne pēdējais, bet iespējams arī pēdējais. Nekad nevar zināt. Kur tu esi? Vai Latvijā podkastiem ir reklāmas beigi? Jebkurā gadījumā. Tas ir Nervesens. Paldies, Nervesenam. Viņi mums ir atsūtījuši savu jauno produktu, un tas ir kebabs. Kebab! Tas nozīmē, ka beidzot mēs ar Kristapu varam paēst šī pirmā ēdiena reize mums pēdējās nedēļas laikā. Es arī beidzot varu paēst, es neesmu ēdis brokastis. Tā kā esmu ļoti priecīgs par šo iespēju. Un kas var būt labāks kā brokastu kebabs, vai ne? Brokastu kebabs. Zini, kādreiz es ēdu daudz kebabs brokastīs. Tiešām? Tu vispār ēdi kebabs, ne tikai visās brokastis. ēdiena reizes kebabs. Jā. Bet, jebkurā gadījumā viņiem tagad ir šādi jauni kebabi Nervesenā pieejami. Cik es saprotu, Kristaps ir vairāk informēts par to, ko actually. Jā, tagad Nervesenos ir pieejami kebabi arī, ne tikai hotdogi. Un arī viņi līdz 19. jūlijam ir tikai par 4,50. Jā, labs price, man liekas, priekš šitā. Kristap, diezgan liels kādi kebabi ir pieejami tur? Pieejami ir miks, kas būtu vista lielops, tad arī parastie lielops un vista, un tad arī šāds veģetārais, vegānais, laikam jāsaka, vegānais variants ar dārzeņu bumbiņām, ko es garšošu. Kas tev tur ir? Es skatos, kā desa. Tā nav desa? Tā ir dārzeņu bumbiņa. Nē, šeit, kas tas lielā? Tas ir sīpols, man liekas. Tas ir sīpols? Man liekas, ka jā. Es neesmu pārliecināts. Mēs to noskaidrosim. Tur arī sarkanais kāpols. Tā tad vista, lielops, miks un veģetārais. Teistes! Tā. Cilvēkiem, kam nepatīk, ka podkāsts ēda. Šis ir ļaunākais murgs visam. Bet paliec, mums būs tāliec, lūdzu, nē, Man projām. liekas, bija viens cilvēks, kas Jā. bija atstājis šādu komentāru, ka Kristaps ēdienā podkāstā. Jā, viss būtu bijis labi, izņemot tas plikpaurs, čāps un čipšus visu laiku. Šis ir ļoti garšīgi. Ko tu vēl vari pateikt? Ar ko vēl Nervesen kebabs atšķirās no citiem? Kas viņu padara par ēdamu? Ļoti svaigi sastāvdaļas es jūtu. Iekožos un tāds sev, ka esmu jau pie mammas dārzā, jā. Tikko no dobas es rauju ārā to kāpostu un to marināto gurķi. Un to dārzeņu bumbiņu. Tev audzēja dārzā dārzeņu bumbiņas. Tāpēc tu kļuvi par veģetāriju. Nervesens, ap citu, bija man pirmā darba vieta. 18 gados krustmāte kļuva par frančīzes ņēmēju. Un viņa atvēra, nevis atvēra, tur jau laikam bija Nervesens, bet viņa pārņēma vadību molā, tajā lielveikalā, ļoti vecajā. Tagad jau zini, ja visi smējās agrāk par lielveikalu Doli, ja viņi tā varēja vispār nosaukt. Kur varbūt Doli ir coming back.
Varbūt tu 90. tur iebrauc ar savu tēti, un viņš tev nopirka kaseti pirmo. Tā vismaz man bija. Dolē? Dolā, Mēs nevaram braucām jāpaceram uz mazdārziņu, man tā. arī uz dolu. Un es tur sen neesmu spējis kārt, bet Mols ir tikpat tāds, viņam tāda pati slāva. Viņš tāds ļoti, man šķiet, no seniem laikiem, jo tagad jau mums ir daudz lielāki, interesantāki, modernāki tie lielveikali, un Mols jau ir tāds old schools. Un tur es strādāju Narvisenā. Tā bija man viena no pirmajām darba vietām. Vai tev, tu ētos hotdogs visu laiku? Vai tu gribējās tomēr, lai kebabs parādās? Vai tā bija tāds sapnis? Man maziņš? bija tāds, jā, kad viņiem beidzot būs. Vispār, tā, kad es strādāju, nebija tā, ka kebab vispār nebija lieta. Nebija tāds Pakistāns kebabs, bet Nebija nekā, man liekas. Es atceros pirmo reizi. bija klasika, bija hotdogi, un tajā laikā bija arī tvaicējumās desiņas, nebija tikai šitās tā grildesiņas, bija arī tas vīnas desiņas, kas tvaicējās. Bija hēlija balons, es tur pildīju, taisīju saldējumu kokteļus. Tā bija tā. Hēlija balons, jā? Wow. Hēlija balons, un man vienmēr, kad kāds atnāk pasūta hēlija balonu, man tāds vairākas lietas, kas man traucēja, piemēram, biļešu servis mums arī bija. Bija iespēja pārdot biļetes, un kāds atnāk, un tad uz visādiem pasākumiem varēja nopirkt Narvisenā biļetes. Un tad nāca, un bija jāmeklē, un tad tas vienmēr prasīja laiku. Tas nav tā kā vienā minūtē nopirkt biļeti. Līdz ar to tad vienmēr izveidojās rinda. Un ja tev atnāk divi cilvēki, viens pasūta hotdogu, un otrs grib biļetes nopirkt, un trešais hēlija balons, tu vienkārši sajūti prātā. Rihards vienmēr gaņem iepūta savu to hēliju uz mutē arī. Iepūta savu mutu kā balonu. Jā, kādu biļeti jums vajag uz ko? Uz kāds Dailes teātri? Vai jums bija kāds mirklis, kad jūs tā kā uzsēdāties uz kebabiem? Nu, tikko mēs dzirdējām, ka tu teici, tu ēd jau visu laiku brokastīs vai vakariņās kebabs. Man bija piemērs, es atbraucu uz Rīgu, mums ar Liepāju nebija tas kebabs, un tad viņš šeit bija. Un tad bija tas te pāris mēneši pirmie, kad tiešām arī tikai vienīgi tika uzņemts šis lavašā ietītais dārgums. Jā, es tikai piešpricēju. Man patīk kebabam tas, ka tikai hotdogi un karsts maizes visi forši. Man patīk, bet kebab man tā kā pirmā tipa diabēts. Man tikko vajadzēja piešpricēt. Kebabam ir labais, ka viņš ir tāds proteīna bumba. Jo faktiski tev ir tikai tā plānā lavaša maizīt apkārt. Tev nav liela bulka, tev nav daudz ogļhidrātu tur. Tev ir tikai tajā mērcītā un maizītā. Un tad tev vienkārši ir gaļa un salāts. Man patīk salāta daudzums. Man patīk arī gaļa šeit. Ir laba proporcija patiesībā. Nav par daudz gaļas un nav par daudz salātu. Jo tu negribi arī ēst vienkārši tikai gaļu ietīt maizē, bet negribi arī tā kā, ka tur tikai salātu saliek, vai ne? Tas arī nav forši. Narvisens, you did a good job. Jāsaka kaut kas, lai nedzir tik ļoti mums tur. Labākais kebabs, ko es jebkad esmu ēdis savā dzīvē, šis ir ņemīgākais. Es jūtos arī gudrāks. Kāpēc es viņu ādu? Man šķiet, ka es esmu līdzīgi tā kā reklamētās sēnes Lions Man, ka tev smadzenes paliek labākas. Es jūtos pēc šī kebaba vienkārši IQ plus 4 vismaz. Tas ir veseli 8. Tas ir divreiz vairāk nekā tev iepriekš. Un, ziniet, es šo podkāstu sāku ar 5 problēmām. Man šķiet, ka es viņām visām zinu jau risinājumu. Es tikko vienkārši sapratu, ko es darīju nepareizi. Man šķiet, tagad, kad mēs beigsim šo ierakstu, es zinu, kā atrisināt to visu. Un es jūtos vieglāk. Visu norādītā informācija ir Rihards. Personīgais viedoklis neatspoguļo Narvisena oficiālu viedokli. Un es jūtos arī stiprāks. Man liekas, ka es varētu jūs abus piekaut, ja es gribētu. Jo šis kebabs man ir padarījis tik spēcīgu, ka es varētu pacelt traktoru. Lūdzu, necena traktoru savā brīvajā laikā. Narvisena neatbalsta traktoru celšanu nepilngadīgām personām. Un ziniet, vispār es domāju, ka arī seksa dzīvē es tagad būtu daudz spējīgāks. Es domāju, es varētu stādīt rekordus, varbūt pat 10 minūtes varētu izturēt. Un kaut kas cits būtu tikpat liels kā šis kebabs. Let's go! Bet jūs esat par
Seks pēc ēšanas vai pirms ēšanas cilvēki vairāk? Ēšanas During that. Jo kā var savādāk baudīt dzīvi, ja ne? Labi, es neturpināšu. Jā, anyways, šis ir Labs skavs, jā. Nē, bez jokiem. Man patika, bija garšīgi, un ja kādreiz esmu skrējienā, jo kebabs ir vienmēr tāds. Nu, ļoti labs līdzņemamais ēdiens, jā. Līdzņemamais, man vajag tā kā ātri apēst kaut ko un justies labi. Paldies, Nārvisēm. Jā, pasaki Kristu vēlreiz to, Tagad man pilnbūt. Es varu pateikt, jo es klausījos, ko Nē, nesaka, tu nepateiksi. Man patīk. Tātad, šis jaunais kebabs, kas ir jauns produkts Nārvisenos, visos Nārvisenos ir atrodams, un līdz 19. jūlijam viņu var nopirkt par 4,50 laba cena. Kādā veidā tu pa īstam atcerējies? Jā. Tas pirmā reize dzīvē, kad Rihards kaut ko atceras. Veicīt, es apēdu to kebabu, es taču tev teicu, domāju, es piedaros. Es jūtos, es visu redzu skaidri un gaiši. Tu man nolasīt kaut kādu dzejoli, es viņu iegaumētu gan jau. Tik labi. Nepārbaudam, bet tā būtu. Tiešām, labāk nepārbaudam. Labi. Man Paldies, Narzēn. Ikdien podcasts. Nākamais programma. Mēs tikko bijām Liepājā salīdzinoši nesen. Bija tādas sērijas tajos mūsu TikTok un Instagram video, kur mēs bijām ekskursijā pa Purciemu. Un tagad mēs bijām Liepājā. Un Kristaps mums rādīja savu ciematu. Bet atkāpīt no tā, mums bija tāds 30 dienu milestone sasniegts, kur mēs beidzot esam publicējuši 30 video, kaut kas, ko mēs sen gribējām. 30 dienās, 30 video, mēs to paveicām, mēs to izdarījām, mēs nospraudām to mērķi un tur arī nokļuvām, aizčunčinājām. Un gāja diezgan forši, interesanti. Paralēli arī Roberts. Kas tas šodien ir? Tas speciāli tad ir? Labi, ka mums vēl par pārsliņu nesauc. Viņš visas sievietes savā dzīvē sauc par pārsliņām. Pārsakās. Viņa kaķēna ir pārsliņa. Roberts izdomāja, ka mums vajag šādu video uztaisīt ar nosaukumu. Kāds bija nosaukums? Mēs varam parādīt, bet tu gribi? Manifest video. Kādā veidā mēs viņam varam parādīt? Ka var parādīt. Kamēr tur paies laiks. Es varu parādīt to manifestu video. Es nezinu, cik tā vēl tur ir. Cik tā vēl ir runāt. Es varu pultīt. Jā, kamēr viņš liekas, var pastāstīt. Tad manifestu video, jo mēs visu laiku liekam Dīgdieņi. Tā. Es runāju pultī. Tā var runāt, viņš atpazīst. Dīgdieņi. Es nezinu, nekad neesmu darījis. Tad varbūt nevarbūt manieks. Dīgdieņi! Jā, jau tas skaļāk pļaus jau. Labi, viss kārtībā. Tātad, ja tu runāji, es nevaru neko parunāt. Tātad, Roberts aizveries. Robertam bija ideja par to, ka ir jāuztaisa šis manifestu video, kur mēs paskaidrojam, kāpēc mēs šo darām, ka ir kaut kāds mērķis, uz ko mēs arī dodamies. Citādi varbūt cilvēki, kas no malas skatās, kas nezina mūsu klātbūtnē dzīvē, kuriem mēs nevaram tieši paskaidrot, tad pārējiem tāds, ok, viņi vienkārši kaut ko dara un tad, nevar saprast. Bet mums vajadzēja to manifestu video uztaisīt, lai paskaidrotu un iedot to konceptu kopējo. Un tad mēs to manifestu video arī uzfilmējām Liepājā, un šis ir tas video, ko mēs uzfilmējām. Šis meklēs. Šis kadrs. Mēs trīs taisam jaunu realitātes šovu tepat šajā platformā. Pēdējās 30 dienās mēs esam publicējuši katru dienu pa video. Te kaut kur ir statistika, ja nu kādam interesē. Mēs neapstāsimies, līdz mēs nedabūsim paši savu realitātes šovu televizorā. Vai arī līdz mums nebeigsies nauda, kas ir pāris mēnešu attālumā. Tikai ar jūsu atbalstu TV3 un Netflix sapratīs, ka dīgdieņi ir tas, kas viņiem pietrūkst. Tāpēc sadosimies visi rokās un skriesim? Tāpēc visi sadosimies rokās un skriesim pretīm šim mērķim. Lecer mums vienā laivā piesako un sako līdz mūsu ceļam uz lielajiem ekrāniem. Varbūt pēdējā laikā tu esi pamanījis dīvainus video savās. Bravo. Jā, tā vērts. Jā, bet viņš bija viens no skatītākajiem vidītiem mūsu platformās. Un kāpēc es šo pieminu visu? Jo man ir uzrakstījis Ne jau TV3. Netflix! Let's go! Ok, es domāju, pagaidīsim līdz Paramount Pictures. Tātad ziņa skan šādi. Atraksti man pēc svētkiem, lūdzu.
Sarunāsim tikšanos, lai lustīgi līgo. Tas, ko tas meitnes Lai lustīgi līg. Arnolds Švarcnegers vai kas tas ir? Tas ir Arnolds Švarcnegers. Es nezinu, kas tur bija. Bet kāpēc tu izslēdzi? Es domāju, es negribu. Kas tas ir? Tas jau privāti, zini. Bet es gribēju redzēt, kas tur rakstīts un kas tas sūta. burtiski to, ko viņš teica. Bet kas tev Bet sūta? nevajag, skaļi nevajag teikt. kontekstu. Jā, nevajag teikt Viņš skaļu saprot vārdu, kontekstu. uzvārdu cilvēkiem, kas... Nu Nā, labi, es nē, vienkārši, nu. bet nu labi. Jūs Tas, kas tev ir jāsaprot. Arnolds Švarcnegers. Tā ir Netflix producents, Netflix vai kaut kā. Jā. Nu jā, apskatieties. Tas bija diezgan ātri. Wow. Nezinu, ko mēs darām. Mums uzrakstīja tātad viena no nosauktajām Nē, lietām. no kāda no streaming platformu Sapratu. cilvēkiem, kas... Wow. Ja grib ar mums veic satikties. saturu. Wow, viņi tiešām Ja gribētu. kā jūs dabūjāt to, ko gribējāt, Tas beigāt. es nezinu, kā es par to jūtos. Jā, Rihards, Es negribu. es teicu tātad, Rihard, tev jāsaka, lai mēs neapstāsimies, līdz mēs nebūsim realitātes šovu. Un Rihardam tāds. Viņš raka filmē video. Mēs neapstāsimies, līdz mēs nebūsim raidījumu. Nē, Rihard. Labāk teikt realitātes šovu. Reality show. Nu jā, un man jāatbild kaut kas. Man vajadzēja atbildēt jau pēc svētkiem. Ui, tas ir Jā, labi. Nē, esmu atbildējis. Mēs Classic. neliekamies, kad mēs esam izmisuši. Jā, Tas ir jā, labi. jā. Mēs gaidām. Kā vienmēr. Kam viņa Neorganizēti vienkārši. gaida? Jā, nu, es nezinu, Kas man jāatbild ir kāda šajā ziņas, ko tu atbildāt? Nē. Nē. Vienkārši Nē, man šeit nav. uzreiz jautājums. Nu, labi. Cik? Pirms mēs nākam vispār uz to Cik sarunu. jūs varat? Cik Jā. runājam naudu. Nē, nu Uzreiz, labi, jā. nē, nu mēs varam bišķiņ skaļi parunāt. Tas tā kā, Rihard, vai tu gribētu raidījumu kaut kādā Es gribu- streaming platformā? Es gribētu raidījumu, vai arī es gribētu raidījumu. Es to realitātes šovu. Es nezinu, es negribētu to realitātes šovu. Man šķiet, ka es neredzu. Tas, jā, man šķiet, ka daudz labāk. Vai mēs varam konkurēt ar Bet kas- vienkārši ekstrēmiem cilvēkiem, kuri tā kā saka, kā tu teici, tur, man prieks, ka visas Latvijas jaunieši uz mani drošīs. Nu, mēs nevaram konkurēt ar to. Nu, mēs nevaram. Ar to Lienušu, kā tur viņa Jā, zundā. jā. A, kā tu vai zini, daudz iespējams, ka zonu. ir meitenes, kas skatās mūsu un Nav nevienā pasaulē, nav tāda varianta. Jā, vai kādreiz tu domā, Kristof, kāda meitene ir kādreiz pašapmierinājusies domājot par tevi? Tas ir liels Bet jautājums. tīri tā, nu, tas 10,000 jautājums atbild pareizi, jā vai nē, un tad tu dabūji Es 10,000. ceru, ka vismaz Bet viena ir 10,000 uz līnijas. Tas būtu tev jā. nav jācer. Nē, jā vai nu nē. tagad tev jāliek likme, jā. Vai nu tu vinnē 10,000 un tad Reiķini to vai dabūt tu- 10,000 eiro. Vai nu tu Cash. zaudē? Paga. O, nē, šis nebija. Kurš vispār pašapmierinās domājot par kādu? Tas jau tagad ir viss jau tikai tur iekšā. Tas ir liels bets. Nu, ko Kristaps atbildēs? Vai viņa prāt, kāda sieviete ir kādreiz pašapmierinājusies domājot par Trausīgi, kas te notika. viņu? Kas? Iekavās ieliksim, tā nevar būt tā brīža draudzene. Jā, nu, Nu, es ko? teiktu. Jo, ja viņš pateiks nepareizi, viņš neiegūs 10,000 eiro, bet, ja viņš atbildēs pareizi, viņš iegūs 10,000 eiro. Nu, es saku, jā, ir. Es šauju, jā. Tāpēc kā? Gala atbilde Ir ir jācer, pieņemta. ir jācer. Viņa iedegās oranžā. Un atbilde Ir. Nepareizi! Mēsls tāds. Nē, Tas nekad nav noticis. Nē, Tas nav noticis. varbūt Tas tā, nav varbūt. noticis. Nu, nav nevienā pasaulē tāda varianta. Tas tāds tik pretīgs plikpārs. Es domāju, to, ka Ierakstam mums visiem komentārā. es teikšu, ka ir. Jā, Es jau domāju, kļūdies, tas- lūdzu. Un pēdējais laiks sākt. Jā? Pēdējais laiks ir sākt. Tu domā, tas ir pievilcīgi, ka tu tā kliedz virs varbūt. Jādara, protams, kādām viņš patīk, man liekas, ne? Lai gan es zinu, kā ar Kristofu varētu būt, jo viņam ir tie TikTok, kur viņš ir tie mācītāji tērpā, un tad Kāds kristietis. viņš tieši aizliedz kaut kādas lietas darīt, tur skatīties telefonā vai onanēt vai lietot kokaīnu. Līdz ar to tas man šķiet varētu būt kaut kas tāds, uz ko var pavilkties. Vai arī varbūt tieši ir tas
Albertiņš, Alfrediņš, kā viņš sauc, tas Alfred, jā. tēls zeltainē kraklā, kuram tie atkāpušies mati, un viņš ir tā caps, saķerš tevi. Tas varētu būt arī, jo ir dīvaini. Ir dīvains sievietes pasaulē. Varbūt ir viena tāda. Nu, pagaid, bija jautājums par to šovu. Nē, jautājums laikam jau vienkārši ir par to. Priekš manis, kad es domāju, ir realitātes šovs, es domāju plašākā nozīmē. Jo tu iztēlojies realitātes šovs ir slavenības bez filtra, kur ir tur trakas un krētas, mīls, krētas, lietas. Mūsdienās. Mēs 3 braucam atpūsties Krētā tajā mājā. 4 koferiem, rekur cilvēki ceļo 4 koferiem. Ir tāds raidījums, ko kaut kādā ziņā tu esi sapņojis par tiem ceļojumu raidījumiem. 3 uz Korķa. Pa Latviju braukāt atkal? Nē, man tagad bija pēdējais bija Zanzibāra. Kāpēc tu lielies šeit laiku? Jā, tu vienmēr atnāc un lielies. Es vienmēr liekas justies slikti. Es teicu, ka man gandrīz ideālajās vakariņās piedāvāja piedalīties. Wow. Fantastiski, jā. Forši, ka tu esi tāds zvaigznes, tāds stārs. Wow. Televīzijas atpazīstams cilvēks. Pagāts vēl pie reizes. Jā, tas ir patīkami ļoti. Pastāst vēl, Es noķēru vakar tādu zīvi. Jā, kas tā bija? Sams? Līdaka. Šitāda līdaka. Forši, nē. Tas jau jauki ir. Tas ir brīnišķīgi, ka tu vēl tāds smakšķirnieks esi talantīgs. Var attāties ar savu laivu brauc. Kas tad? Ar savu kuteri brauc iekšā ezerā un makšķerēju. Nē, es braucu ar šito te wakeboardu. Wow. Ar wakeboardu? Kā tu brauc? Ar wakeboardu, jā. Viņš vēl ir profesionāls sportists. Wow, viņš ir tik atletisks. Forši. Tas ir jauki tiešām, jā. Stādi jau var arī drošīt. Ok. Tas, ko es gribēju teikt, ir, ja tas, piemēram, 4 koferiem, tas jau tāds raidījums, ko gandrīz vai tu gribētu tur, tāds ceļošanas raidījums, piemēram. Tas jau arī ir tāds realitātes šovs. Manā uztverē. Es domāju, realitātes šovs. Man daudz vairāk gribētos uztaisīt, ja mums ir iespēja sadarboties. Tagad tavs smits ir kilometru attālumā. Tas ir tas, ko tu vienmēr esi gribējis. Es mēģinu tevi iepriecināt. Nē, to tu negribēji tieši. Tu vienmēr... jā, sorry. Es atkal sačakarēju. Tur to mīti tā, lai tev vērtu, viņu var pabeigt. Pasies, cik viņš ir tālu no mikrofona. Es jau pieliecis. Labi, manuprāt, daudz foršāk būtu, ja mēs taisītu kaut kādu sketch show. Tātad kaut vai to pašu, kas tev toreiz bija ienācis par ārpus intergalaktikas sketch shows, vai arī vēl labāk to skeču kārus es joprojām gribētu. Mazliet modificētā veidā. Man šeit tas būtu jautri interesanti. Es saku, mums vajag darīt pilnīgi citādāk. Es saku, mums vajag taisīt Dīgdeņa realitātes šovu, kur ir sadaļa galvenā, kur mēs Dīgdeņojam? Kur mēs ejam ciemos pie Martinelli, vai kā viņi tur sauc, to meiteni no tā, kas ar to autoinstruktori kopā. Mēs ejam pie viņas, viņi liekam kopā savu pupus iekšā. Visi mēs arī liekam iekšā? Mēs visi ieliekam savu pupus iekšā. Let's go. That's expensive. Jā, bet mēs atcitīsim OnlyFanos. Tad gan cilvēki būs gatavi. Ļoti daudz būs tuvu. Ņem dūrē. Un gan ne dāmas pārsvarā gan jau. Bet tā ir viena sadaļa. Un tad pa vidu tur var būt kāds sketch arī. Okay. Man liekas, ka man vispār ideja par TV raidījumu vai formātu ir tāda, ka es esmu strādājis pie dažiem TV raidījumiem. Man liekas, ka Kādiem? Kādiem? Iedod savus kredītus. Es nezinu, vai es tev varu vispār paļauties. Vai tev ir vispār jāklaus? Valsts maskā. Labi, pohuj. Tātad, kas vēl? Man nav svarīgi. Es esmu ieguvis 2 Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas. Nav svarīgi. Nav svarīgi, bet tas nav svarīgi. Tas, ko es gribu teikt, ir, ka man šeit formātā var daudz brīvāk variēt
nekā šķiet. Nu, tev nevajag būt obligāti. Ir jābūt kaut kam, ko skatītājs sagaidīs no šī raidījuma, nu, skatoties viņu. Bet tāpat laikā tur iekšpusē viņā var iet un spēlēties, jo galvenais ir noturēt to uzmanību uz šo raidījumu, raidlaiku. Līdz ar to, man liekas, realitātes šovam pa vidu var arī notikt sketči. Nav neviena principa, nav neviena likuma, fizikas vai ķīmijas, kurš to neatļaut visumā. Tāpēc man šķiet, ka tāpēc es par to realitātes šovu. Jā, ok. Nu labi, būsim parunājuši. Nē, mēs varam vēl pasveidīt, ja jums ir kādas vēl idejas, tā kā kāda veida raidījumiem. Nu, mēs varam vienkārši arī netik nopietni brainstorm. Nevis 4 koferiem, bet 3 uz korķi. Wow, 3 uz korķi. Es jau teicu, vairs tā, ne? Labi, bet šis iet roku rokā ar to YouTube video, ko sen jau gribējām mēs uztaisīt kaut kad, kas ir zemūdens spēle. Mēs šajā dzīvoklī, piemēram, mēs aizlīmējam visus logus ar miskastes maisiem. Okay. Mēs aizslēdzam ārdurus, mums ir iekšā, mūs ieslēdz. Mums ir visas spuldzes, mēs ieskrūvējam sarkanās spuldzes tikai, kā zem ūdenē. Mums ir tikai konservi un šņabis. Un mums ir 2 nedēļas jāpavada šeit šajā zemūdenē. Un tas vienkārši tiek filmēts, kā mēs pamazām jūdzamies. Jā, šis raidījums ieskrienās ar laiku. Sākums ir tāds mierīgāks, visu vēl tā, un nedēļu iekšā šajā raidījumā visiem aiziet šķirnes. Pamazām. Neienāk pa vidu kāds viesis, tas ir vielīgi tikai mēs. Mēs esam zem ūdens, kā var ienākt viesis? Tikai kaut kāds delfīns vai kādu torpēdu var ielūt. Nav kaut kāds dzēriens, pa diennakts veikalā tirgo torpēdu. Kaut kāds šņabīts nebija? No. Man liekas, ka varbūt vairs nav, bet bija noteikti torpēdi tādi, ne? Vispār degpunktā būtu ļoti labs dzēriens arī. Degpunktā? Jā, 0,2 blašķīts degpunktā. Kāpēc viņam neizlaiž, oficiālo merču degpunktā kokčiks? Degpunktā. Aiziet, es domāju, aiziet. It's on brand. It's amazing, tas būtu. Zem bez tabū būtu arī labs alkoholiskas dzēriens. Daudz TV3 raidījumu varētu. 900 sekundes. Tas ir kaut kas, kur tu piedzeries rīktīgi ātri. Tā jau ir spēle iekļaut, jā. Jā, tur uz pudeles varbūt ir tā spēle, kaut kāda noteikta dzeršanas spēles. Tu uzliec timeri un tev jāizmauc viss iepakojums. Tas tā kā smilšu pulkstens, tikai ar šņabi. Viņa pudeli varētu būt smilšu pulksteņa formā. Padomājiet par to. Padomājiet par to. Kas vēl ir par tā raidījumiem televizorā? Pēdējā laikā neesmu skatījies. Tāpēc televīzija mirst, jā. Varbūt šito šotu. Mēs varam... Tikai es skatījos pēdējo reizi televizoru, tad vēl bija dienas moments, kas bija... Pirms bija visi šitie TikToki, kad bija tāds mazs izgriezums un bija kaut kas interesants. Un dienas moments bija kaut kas sportā noticis ārprātējs. Tad šokējuši, kāds tur nokrīt, sasitās vai kaut kāds iesit interesanti golu. Un tas bija sporta ziņa beigās, man šeit vairīgi. Jā, sporta ziņās. LTV1. Un tātad dienas moments varētu būt šota nosaukums. Zini, tāds mazais plasmas šotiņš, ko tie dzer? Nosaukums dienas moments. Vienkārši iedzer. Jā, tev jau ir sapakot šotiņos. Jā. Katrā pirmdiena, otrdien, trešdien, ceturtdien. Tā kā zāles vecam cilvēkam. Jā, zāles vecam cilvēkam. Tas metriks, jā. Tikai nedēļa. Nedēļa un katru dienu cits dzērieni. Tikai neaizmirst iedzert no rīta. Jā, mēs jau saka vīram, jā, no savas zāles. Kāpēc tu jau otrdienā esi visas izdzēris? Kāpēc tu jau piekdienā esi iebraucis? To nesauc par nedēļas momentu. Tas ir katru dienu viens. Ko es gribēju? Mēs bija Jūrmāls traka diena, vai ne? Es gribēju pārprasīt, kāpēc krievu cilvēki tā kā nenormāli liek savu muzonu pludmalēs. Kāpēc tā ir? Un
Kāpēc es neesmu dzirdējis latviešu mūziku, kas skanētu skaļi nekad pa pludmalēm vai peldvietām? Man ir atbilde tev. Yes. Kāpēc tā? Kāpēc vienmēr tā? Kāpēc krievi liek ļoti skaļu mūziku? Kāpēc tā? Kāpēc vienmēr tā? Kāpēc krievi liek tik skaļu mūziku? Jā, Bet vispār... Nē, tas ir labs jautājums, jo nekad nav tā kāja, kas pār jūru lido, tur nekad nav Raimonda Paula vecās dziesmas. Vienmēr ir kaut kas tāds, man pat nav tāda egoisms. Man arī tā kā liekas tas, un tāpēc man liekas, kāpēc kā tas ir tieši, kad parasti, ir visās tautās ir savi arī tādi cilvēki, kas nav pat patīkami, vai kas neciena cits, vai vienkārši viņiem pateiksim lohijā, es tā varētu teikt. Bet pārsvarā tie, kas neciena, pārsvarā tā ir tā krievu mūzika, kas skan. Ja tie, kas tu sēdi pludmalē un tu gribētu tā kā bišķi relaksēties, paklausīties viļņos, bet tev blakus sākās krievu tucārs, ja? Un tad tu skaties, un tad tu redzi tos cilvēkus un tāds... Avtoradio FM. DJ Dļini Bass, un tad... Paga, bet tu teici sliktu mūziku. Dažkārt pat, piemēram, es biju vecāku pludmalē nesen, un tur pat, es neteiktu, tās bija sliktas dziesmas. Es biju normāls krievu dziesmas, nebija tucārs tāds kaut kāds 80, 90, bet tāpat tās... Pugačova. Pugačova vai kaut kāds tas Galkins, vai es nezinu, kas viņam ir, bet viņš ir, es nezinu, kas viņam tur skan. Galkins ir komiks. Bet viņi laikas, gan jau, ka viņi visi dzied arī, es neticu, ka viņš neciet. neciet. Es domāju, ka viņš dzied arī. Bet, katrā ziņā, un tad tu sēdi un tāds... Kāpēc tieši šie indivīdi izvēlās būt tā kā mums ir pohoj pa jums visiem pārējiem, tu klausīsies manu mūziku. Es saprotu, tev ir laba gauma, vai ne? Man vajadzēja tā kā paklausīties to mūziku, bet tāpatās man tāpēc man vienkārši bija tā karstās dienas, es biju 3 pludmales atsevišķās, un katrā bija kāds, kādā vietā spēlē šo mūziku. Man bija tāds, kāpēc? Kāpēc tieši? Vai kāds man var atbildēt? Alkohols, viena atbilde. Man ir 2 veidi, kā atbildēt šai. 3 veidi atbildēs. Viens ir alkohols. Alkohols, varbūt viņi dzer. Varbūt viņi dzer, tad tu vēl mazāk zini, domā par citiem, tu domā tikai par sevi. Tev ir tusiņš, mēs te baigi labi pavadām. Es taisu tusiņu visiem. Varbūt tas pat viņam liekas, ka viņš dara labu darbu. Es nopirku 900 sekundes, es taisu tusiņu visiem. Gribu iedzert vienu degpunktā. Tas ir sabiedriskais DJs, kas uzlabo omu visiem. Viens ir inteliģence. Man šeit, ka vienmēr visi šitie ne tikai bet arī pietiek. Jebkuri, bet, kad es redzu cilvēku skaļi klausamies mūziku un ejam pa ielu, man tāds, pirmkārt, ir austiņas, otrkārt, 100 punktu esi dalbējups. Jo tu ej un vienmēr ir kaut kāds cilvēks tādās trenuškās nāk no autoostas, viņš ir uzlicis un bieži to mūziku, viņam tā gaita ir tā kā, es varu atpizdīt visas. Bet jā, man šķiet, ka tev ir jābūt īpašam cilvēkam, lai tu tā izpaustos. Es domāju, ka ir kaut kādi izņēmumi gadījumi, tas ir diezgan reti. Man, piemēram, vajadzētu, ja man būtu jājūtas, ka tas ir risks, lai es ja tu skaļi bliestu mūziku un ietu cauri Rīgai, man būtu tāds, labi, saņemies. Viens dienas moments drosmē un aiziet. Bet tas varbūt tiem cilvēkiem katru dienu tad ir tāds, tas ir drosmes tas ir moments. Risks, viņš zaudējis derībās. Ir tāds, ej uz jūrmālu, klausies skaļu mūzonu. Man šķiet, ka varbūt arī dažreiz pietrūkst tas otrs cilvēks, kas ir no otras puses. Viņš atnāk un pasaka, paņem savu tumbiņu un iespraud viņu. Dziļi smiltīs, jo ir pa skaļi mazliet. Bet es atvainojos, vai jūs lūdzu varētu? Nē, uzreiz agresīvi. Uzreiz labais āķis. Es domāju, ka tas būtu ļoti nepieklājīgi tā darīt, jo es pilnībā nepiekrītu jums. Man liekas, ka šie ir cilvēki, kuri satraucas par savu dzirdes veselību un ir austiņas nodara milzīgu skādu un kaitējumu ilgtermiņā dzirdēji. Tāpēc es ieteiktu mums visiem braucot ar riteni, tas arī ir drošības jautājums, braucot ar riteni. Ejot ar kājām, guļot pludmalē, paņemt savu džēbelu tumbiņu un uzlikt normāli ar basiem. Tā, lai tās dzird nebojājas, jo mums visiem jau būs līdz 40 gadu vecumam, 50 gadu vecumam jau būs ievērojami dzirdes bojājumi.
no konstantās austiņu lietošanas un skaļas mūzikas klausīšanās austiņās. Tāpēc uzlieciet skaļu to mūziku pludmalē. Un Sev blakus. Bluetooth vispār jau izcep tavas smadzenes. Iet Tā ir cauri. taisnība. Caur smadzenēm. Tas tā kā uz grilla uzlikt savu galvu. Jā, tāpēc vajag tādu vada tumbu. Normāli paņem līdzi vada tumbu lielo uz ritentiņiem. Jā. Ģeneratoru. Uz ritentiņiem. Benzīna degvielas. Jā, jo viņš ilgāk izvilks. Jā. Un arī saulē baterija var sakarstīt uz pludmalņiem. Tāpēc jāņem labāk benzīna ģenerators līdzi, jo viņi sakarsīs, viņi var uzsprāgt. Tas ir bīstami arī apkārtējiem. Un pie reizes, ja tu esi tuvu peldvietai, tu vari makšķerēt ar elektrību. Un, tev ir ģenerators, tu vari arī noķert kaut ko. Tas ir slikti. Jā, tā nevajag darīt. Tieši tā. Tāpēc labāk Nevajag benzīna makšķerēt? ģenerators ir. Ja tu esi jūrā, tu to ģeneratoru var kāpās ielikt, jo tur jau neviena nav. Ja tu uzliec uz kāpes, arī skan tālāk. Arī Viss tā tumba. Tādā ziņā, es nezinu. Un pacelt cilvēkiem garstāvokli. Digi. Šitam vajadzētu izgriezt un pa īstam. Šim vajadzētu būt džinglam, tā kā tam nepārliecinātiem. Pacelt cilvēkiem garu stāvokli. Man iekod ērts. Jāņos. Tā sučka. Ērču laiks. Šis nākamais segments ērču laiks, kur piedāvā mums ērces. Paldies par atbalstu šim podkastam no ērcēm. Tātad ērces ir ne tikai nāvējuši slimību pārnēsētāji, bet arī mīlīgi dzīvnieciņi. Vai jūs to zinājāt? Ērces ir lielisks mājdzīvnieks. Jā. Viņas ir nelielas, viņas nepatērē daudz resursu, viņas ir ļoti mīlīgas. Un arī ērces viņām ir tādi maldi par to, ka viņas visas pārnēsā laimes slimību. Tā nebūtu. Laimes slimība ir tikai ratējai. Dažas pārnēsā arī encefalītu. 1 no miljonus vispār to laimes slimību pārnēsā. Un tas tāpat ir laime, ja tu esi laimējis šajā laimes slimības Es loterijā. esmu 2 reizes laimējis. Man ir 2 reizes bijis laimnieks. Liels, Un es gāju trešo. Tu esi priecīgs? Un vai tu esi miris? Vai tad ir tik slikti? Nē, viss ir vienkārši perfekti. Vienkārši jādzer antibiotikas bija kādu mirkli un jāuztraucās ik pa laikam par savām nervu. Tam antibiotika. Jā, mēs šeit Mums tomēr ērces dod naudu. reklamēt ērts, varbūt tu var nepieminēt tas antibiotikas. Es jūtos perfekti un nekas labāks nav man dzīvē noticis. Tu mīli būt ar laimes slimību, vai ne? Es esmu laimīgs. Jā, un arī vai tu vari dabūt sarkanu apli citos veidos? Nē. Ne tādu. Ne tādu. Tu vari dabūt pleķi, ja tev uzsūdz kādu zilumu, bet tas nekādā veidā nav tas pats, kas ir aplis. Tas ir pēc maz mērķīšu. Tāpēc atbalstīsim ērces, ļausim sev piesūkties, jo gal galā ērces neko ļaunu nevēl, viņas vēlas tikai paēst. Paldies ērcēm, kas sponsorēja šo segmentu. Ērces! Labais! Tā. Bet kas tev notika, kad tev iekodās? Jāņos man iekodās mačkas atvainojas. Mačka nezinu, ir mans māte. Aiziet, redz, viņi bija slēpājā. Viņi zina. Viņi zina. Tev ir laba atmiņa. Kas ir driķers? Rokturs. Aiziet, redz, ir jau zinu, visi zina. Iekod visu. Man tagad ir 2. reize jau bijis, un tagad es jāiet atkal pie ārsta, būs jāskatās, vai no 3. reizi jādara. Es vienkārši ienīstu. Es tajā brīdī domāju, vai ir kaut kas nīstāks šīs pasaules kā ērce? Vai ir? Ots, bet tu viņu nosit, viņš to nevar nogalināt. Viņš tā kā ērci kaut kas tāds pretīgs. Man tā ko? Var nogalināt. Var, jā. Viņi nogalina daudz vairāk cilvēku pasaulē. Es teiktu, ka ots ir daudz ienīstāmāks, jo viņš ir daudz populārāks, viņš daudz vairāk dienas tev pavada apkārt un kaitina. Dažreiz tur, vai kāda ērce tev neļauj aizmigt kādu nakti. Mēs mīlam miegu. Mēs visi mīlam miegu. Un tu pēkšņi guli,
Un vai tev kāda ērta saka, bzzz, es tev izsūkšu asinis, bzzz. Nē, viņi ir nevar vienkārši nosist. klusi un Tieši tā. Tu pat nepamani, ka viņi tur ir. Pat nepamani. Viņi mēģina ielīst kaut kur tev netraucētu. Viņi tāds ielīdīšu padusē, nabiņā vai dibencaurumā, jo tur Kristupam netraucējušies. Ots, viņš tev tieši uz degunu, uz sejas taisa pumpas. Un ērci tev traucē tikai tad, kad tu viņu pamani. Tu jau kamēr viņi tur piesūksies, tu pat nejūt, kā tu iekodi viņai. Ja ir kāds klausītājs, ierakstiet, vai ērce vai knaus, kas ir ots, ir sliktāk. To es gribu dzirdēt tiešām, jo man liekas, ka ērce lielāk ienīstāk, kas netic. Malā arī, man liekas, ir top 3 slepkavu pasaules vēsturē. Odi ir vispār lielākā slepkavas pasaulē. Lielāka. Kas ir lielāka? Odi. Navējošākais dzīvnieks. Tiešām, jā? Malāri. Bet ne Latvijā tas viss ir. Latvijā par šitiem platiem gādiem. Jautājums. Uztaisīsim inženieriju. Atsūtīsim. Nē, tā ērciņa tāda maz pretīgi, tāda huņa. Viņa iesūcās tevī un viņi tā kā ievem savu indi tevī un tu lēnām tās indas vienkārši mirsti. Nē, vienmēr viņi vēm. Tikai tas negaršīgs. Tā kā padomā varbūt par to. Padomā varbūt par savu asiņu kvalitāti. Jo ne jau vienmēr viņi ievemi. Kaut kas tā tad bijis pretīgs tev ir tavās asinīs. Nav garšīgi. Tas negācijas. Ko viņš jūt par tērcēm? Jā, viss tās negācijas. Viņam tāds tā kā garšo pēc bitterness. Labi, viss pietiek par maniem. Kas jums ir? Pārāk rūkts un sālīts. To es. Ne, nu ko es. Nevis par manīm, bet mani. Jā. Ja es būtu mārketinga direktors Laimas šokolādē, es uz Serenānas liktu tādas mazas ērcītes virsū. Kāpēc? Visām konfliktēm. Kāpēc? Jo Laima. Es atvērtu, es uzsāku tādu jaunu konfektu, kur sauktos encefalīts. Tas ir garšīgi. Tur arī būtu mazas ērcītes virsū. Jā. Un viņi pat būtu formā. Viņi būs daudz mazas konfektītas ērcītes formā. Tādā maisiņā. Tu viņus jau tā kā Haribo lācīgs. Un arī tur viena ir saindēta ar ērču encefalītu. Viena no paciņas. Man patīk šīs konfekts, kas ir ar spēli. Varbūt tā ir dīgdieņa jaunā kaut kāds merchandise. Dīgdieņu encefalītu konfekts. Pēciet jaunās dīgdieņu encefalītu konfekts. Visās Rīmī Maksimā, Lidl veikalos, visos tīklos mums vajag. Visos tīklos. Visos tirzniecības tīklos, pats Stokman. Labi, kaut ko, nezinu, Rihard pastāst tev kaut ko, tev var tur bija ko stāstīt. Jā, vispār man ir pierakstīts kaut kas. Aiziet pastāst, kas tev ir pierakstīts. Man pierakstīts, ka vajag parunāt par Kristapa video beigas. Kas tas ir? Kristaps ir sacepies par video beigām. Videoklipam vienam. Tam jūras video klipam. Kas tikko tika publicēts. Kas tikko mēs varam noskatīties. Mēs esam tieši pat iekšē šeit. Tātad noskatīsimies video. Šis nav tas, par ko viņš cepās. Viņš nav publicēts. Sorry, sakārdināja. I'm sorry. Ai, nu labi. Tā jau mēs nevaram var runāt, vai varam par to runāt. Tas nav loģiski, vienkārši nevar parādīt. Tas kājas tur ārā, es viņus tik labi dzirdu. Un tā kāja gar jūru lidu. Vispār mēs bijām ar Kristapu Liepājā, gulējām pludmalē, jā? Jā. Un atceries, Kristap, taču bija bariņš ar puišiem, kas nāca pāri kalniņam. Viņi tikko bija beiguši savu pludmales sesiju. Un viņiem uz stumbas skanēja absolūti lielisks, gaumīgs gabals. Nē, tu neatceries? Funks kaut kāds viņiem skanēja. Kādu neatceries? Mēs ar vēl tevi dāts, mēs visi sēdējām, skatījāmies, tur bija kaut 6 jauni puiši. Man jautājums. Un viens riktīgi vēl vaiboja. Vai tur bija kāds Marvins Gejs skanēja, kaut kas tāds. Bija absolūti fantastiski mūzikas. Un pēc tam MGMT viņiem sāk skanēt. Tāda izejas mūzika viņiem bija, exit music. Es ka es nebiju savā prātā tajā brīdī. Wow. Jā. Bija pārāk daudz degpunktu ieņemt. Kaut kas uz to pusi. Pat bija meditēju tajā brīdī. Tas bija viss. Es cerēju, ka viņš atcerēsies varbūt to, bet ir tas retais gadījums.
Nu, ir tie retie gadījumi, kad tiem cilvēkiem, kas liek skaļu mūziku, ir fantastiska gauma, un tas ir kā vienkārši, kā medus uz sirds. Bet gan jau tāpat jūtas arī tie cilvēki, kuriem patīk tas Autoradio FM, jo viņiem tas tā kā, wow, šis cilvēks uzlika amazing. Nu, šis ir labs, ko tu aprakst, bet tur jau vairāk ir tāds šansons tucārs, ne? Kas ir šansons? Nu, tāds estrāds, krievi estrāds, mūzika, tas tum. Jāņem paši lā. Nu, tā kā Bangers FM principā, tikai krievis. Bet kā pie jūras vispār? Es arī tikko biju Kangalē, un mēs tur bijām. Viena lieta, ko es ievēroju, visi krievi gandrīz. Mēs bijām tādi tālajā galā aizgājuši pa labi. Nudistiem? Nē, man šeit nudisti ir starp vecākiem un Kangali. Bet arī lielākā daļa krievu, un man likās, ka Jūrmala ir varbūt tā viņa metropola, un tur viņa īpatsvars lielāks, bet tā kā šajā galā varbūt otrā pusē ir vairāk tie latvieši, bet... Jūrmalā! Kaut kā nē. Vai latviešiem vienkārši vairāk patīk ezeri? Es nezinu, kur viņi visi ir. Vai arī mēs esam mazāk, es nezinu. Jā, viss spiest. Bet arī bija tas, ka mēs cenšamies gulēt, un viņus vienkārši dzird, viņi neklausījās mūziku, un tad viņiem vienkārši ir tas, kad viņiem ir tur ģimenīte, un tā, un tad ir... Stāšā! Nu, viņi ir Jādīdoši, nav es neko nesapratu, bet viņi podcasts. Ziemieši brabālu. Tā. Omēra Rasmē bija tikko teiciens ļoti labs, ko viņa teica, ko viņa dzirdēja no kaut kāda cita cilvēka. Un viņa tā kā Рīgā хороший город, только много латышки. Tiešām Es nezinu, es pareizi pateicu, bet man likās ļoti rēcīgs teksts, ko varētu kāds krievs būtu pateicis. Tā kā Rīga ļoti labi pilsēta, tikai diemžēl daudz latviešu. Neticās, ka tāds kāds tā teikt. Protams, ka tā neizdomāja. Un kāds tā teikt gan jokojoties, gan nopietni. Tas tik crazy. Kā var vispār gribēt? Es nesaprotu arī to, ka es nesaprotu tās impērijas, zini. Tu tā kā, kaut arī briti, kas aizbrauc Tenerife un aiziet uz savu bāru sēdēt. Tā kā tu aizbrauc uz kaut kādu vietu, un tad tu ieej atpakaļ savā vietā, kur tu sēdēji Anglijā. Un tāpat tās arī tie krievi, kas tā kā grib visur, lai būtu Krievija. Ja? Kas tur tik, tur nekāda nav nekas interesants. Tu aizbrauc, piemēram, uz to Latviju, tu redz bišķiņ savādāk to kultūru. Tad taču pašam ir interesantāk nekā iebraukt ap visus tā kā okupēt, uztaisīt, ka visi Krievija viens un tas pats, un tad tu aizbrauc, un tu tā kā visur jūties visur tā kā mājās, bet ir garlaicīgi, taču ne? Tu taču gribi, lai pasauli bišķiņi atšķirās, tā kā, lai ir kaut kāds, tā kā tu aizbrauc citu vietu, un wow, man pārsteidz kultūrā šī vieta, un tad es aizbraucu citu vietu, un wow, viņi dara šitā. Tas taču ir interesanti, bet tagad to es nesaprotu, ka es gribu vienkārši visur uztaisīt vienu to pašu, lai visur ir ruskī gorad. Jā. Skaisti, es to, zinu, kā ir. Šis ir, tu esi Latvijas Antonijs Bordēns. Tu pievērsi ar šo runu cilvēku ceļošanai. Izbaudiet citas kultūras. Sajūtieties. Tā kā aizbrauciet arī uz pļauniekiem, uz imānu. Tu piedzīvojiet to, kā ir būt pilnībā krieviskā vidē. Arī. Dodieties uz turieni. Jā, jo tā kā jūs dodieties uz Turciju all-inclusive, neiet tajā istabiņā, kas ir īpaši tev uzbūvēta, kas nav nekur citur. Ja tu gribi sajust to Turciju, tad ej strādā tajā bārā un jauc tos dzērienus citiem turistiem. Es teiktu, sajūta, kāds ir būt turkam. Jā, ej strādā tajā viesnīcā apkalpo turists. Uz mošeju, kad ir, es nezinu, es gribēju teikt vakarā uz mošeju, bet es godīgi sakot nezinu, kuros brīžos jāiet uz mošeju. Freestyle. Nē, nav freestyle. Nē, tev ir lūkšana laiki, bet to tu vari kur darīt, bet arī laikam mošejā ir labāk. Daudz reizes pa dienu. Es zinu, ka 4 no rīta, jo mēs bijām Turcijā, un 100.4 no rīta tu viņu skandini. Es neticu, ka 4 no rīta viņi visi ceļās un lūdzos, tas nav reāli. Nu visi nē. Domā, kaut ekstremāli vienkārši. Tiem, kuriem kaut ko vajag tajā brīdī. Man būtu tāds, Rikardam noteikti būtu tāds, jā. Man gribās saldumiņu, bet veikali vēl ir ciet, Allah lūdzu. Tad es ceļos 4 uz mošais. Es dzirdētu to zvanu, piemēram, 4 no rīta, man būtu tāds, man jālūdzās, man būtu tāds, es ticu, ka Dievs man piedos, ka es nepalūdzos šajā mirklī, man liekas, ne? Redzi, tāpēc arī tu neesticīgs. Tu tici tikai sev, Kristap. Jūs tā arī abi ticat tikai sev. Tā ir arī tā problēma patiesībā.
Tāpēc mums nav nekāda virzība. Labi, ko es runāju? Tāpēc mums nav nekāda virzība dzīvē. Bet apsveicu jūs vispār ar vasaru, arī klausītājus apsveicu vasaru. Un ziniet, ar ko es jūs vēl apsveicu, puiši? Mums ir 3000 sasniegt followeri. Kurā platformā? Jo Instagramā. TikTokā ir ātrāk augtie sekotāji nekā Instagramā. Tas man nepatīk. Tas ir dīvaini. Tas man nepatīk. 3000. Sakojiet mums Instagramā. 3000. Atsakojiet TikTokā un piesakojiet Instagramā. Apsveic. 3000. Malacis. Prieks. Paldies visiem, kas mums ir piesakojuši. Un sako, nolaiko, padalās, ierakst komentāru. Tas palīdz. Jā, un skatieties mūsu topošo raidījumu kādā no Latvijas streaming platformām, kurā Kristaps strādā par istabēni Ankarā. Un Rihards skaļi liek mūziku. Katram savs challenge. Skaļi liek mūziku pludmalē. Jā. Latviešu mūzika, jā? Latviešu mūzika, jā. Nu, to, kas viņam patīk patiesībā. Katram jau vajag pēc savas gaumas. Jā, nevajag uzspēt. Pēc savas gaumas. Un es, savukārt, ko es darīšu, iedodiet man challenge kaut kādu. Nebūs sūds. Un es beidzot nebūšu sūds, nevar tikt sūds, kurš pelnījis nāvi. Ak, Dievs. Tik trausmīgi. Tik drausmīgi, nē. Ir pagājuša stunda un 5 minūtes Dīgdieņa podkāstā. Vai mēs gribam ierakstīt vēl šeit 30. jūnijā 11.44 no rīta? Es domāju, nē, mēs varam šoreiz arī finišēt. Un noslēgsim ar spēli. Spēlē! Kategorijas. Jums nav, es joprojām neesmu uzlicis, ka jums ir atbalsts. Es nezinu, es neko neesmu izdarījis šai pultī. Redzi, jo es esmu nevērtīgs sūds, kas nav pelnījis dzīvot. Tā nedrīkst Nu, teikt, jo kategorijas. tavas smadzenes nezina starpību, un tagad tu tā runā, tu tikai vēl pastiprini to sajūtu, ka nav labi. Tu man to teici. Kaut kas man to teica arī. Vai tu pats man to teici? Vai kāds man to teica, ka tu nedrīkst sev teikt? Jo es pa laikam sev saku kaut kādas sliktas lietas, un tad tu man teici, ka nedrīkst tā teikt. Man liekas, tu pats to teici. Jā, es tev teicu, Ka to nedrīkst Liepājā, tad- Kristap, kas Jā. tev ir tev nodedzināts smadzenes, Nu, tu neko neatceries, kas notika tajās dienās. viņam arī Viņš gulēja esmu to saulē teicis. 3 stundas un vienkārši bija viss izcepās tur. Kā cepta olu Bet redz, bija priekšā. šī viņa tur ir tā informācija. Bet tu pats to teici, ka es nedrīkst teikt. Un es par to dzirdējumu ir tāds, jā, es neteikšu labāk vairāk savas Jā, nu sliktas tu lietas. Un nedrīkst tagad teikt, ka saki tu esi savas sliktas debils. pats. Jā, Viņš tā ir tas, ļoti kurš daudz sludina un pats nekā Jā, nepiekāp jā. to, ko viņš sludina. Mums vispār vienam otram vajadzētu katru reizi bakstīt, kad noteikti tā, ka mēs kaut ko sliktu par sevi sakām. Es mēģināšu. Vai sarunājam, ar ko jābakst? Es nezinu. Tā, labi. Bija labi. Bija ļoti labi. Bija labi, man patīk. Labi, izvēlēt kārtu, pieliec sev pie pieres, Roberts. Oi, jo, cik popcik. Tā, es izvēlēšos. Ak, Dievs, sakas tas te. Es tā nemāku. Tātad kārts pieliek, kā Roberts pieliek šo kārti pie savas pieres, un es pateikšu tagad kategoriju, un Kristapam būs jāpasaka Bļā, kaut kas tajā man tik kategorijā, slikts šis, lai jā. Roberts novērtētu to tieši tā. Jā. Tātad kategorija ir lietas, ko ēst karstā vasaras dienā. Lietas, ko ēst kastā vasaras dienā. Tas varētu būt, tā varētu būt silta skābeņu zupa. Silta skābeņu zupa kategorija, ko ēst siltā vasaras dienā. Karstā vasaras dienā, ko ēst siltu skābeņu zupu. Es teiktu, ka karstumā ir jāēd karsts. Tā vienmēr saka, ir jādzer silts. Man patīk skābeņu zupa. Es teiktu 10. Skatāmies, un 6. Nu, likās, ka tā karstu. Nav nemaz tik slikti. Labāk ir nekā pagājušajā. labi, laiks Kristapam. Man liktos, ka varbūt man bija tāds vainu, tas ir 3 vainu, tas ir 10. Kristap, izņem kārtu, pieliec sev pie pieres, un neskaties pats, tu nedrīkst zināt. Tā tad kategorija. Tu aizēji pie zobārsta, viņš inspektē tavu muti, un šis ir pirmais teikums, ko viņš pasaka tev. Tātad, tu aizēji pie zobārsta, viņš tev liek atvērt muti, mazliet paskatās, un tad viņš tev kaut ko pasaka. Ko viņš tev saka? Šis būs pa brīvu. Tātad,
Tas ir tas, ko zobārsts tev pasaka. Viņš apstās uz manu muti, un viņš pasaka... pārbauda tavu muti, un viņš pasaka, ka šis būs pa brīvu. Kā tu vērtē? Šo? Dūzis. Un vēl cārā? Of course. Aiziet! Slāps. Dūzis. Šis bija, vai ne? Jā, labi, bet tas var būt arī ļoti slikti. Ja viņam tik žēl, viņam tas šis būs tāds žēlsirdības. Oi, zini, man liekas, šito maina. Nē, lai ir. Nē, tāpēc, ka Jokers tas bija. Man liekas, nevar spēlēt. Maks stiprākais, kas Jokers varbūt. Nav šajā spēlē Jokers. Ok. Paļā, man jāizdomā. Tā, tad. Es varu izdomāt. Nē, es izdomāšu, labi. Labi. Kurš pirmais kategorija izdomā, tas arī saka. Labi, tad lieta, ko ielikt savā dupsī. Ok. Lieta, ko ielikt savā dupsī, es nezinu. Labi, viegli, jā, viegli. Garais gurķis. Garais gurķis. Tā kā Rimī, tas ir... Garais, neīsie nu, strupē, Rimī, garais gurķis, jā. Garais gurķis, tātad to noteikti tā nav tāda sliktākā lieta, jo, ja tas būtu kaut kāds Lego klucītis, tas viņam ir tādi cieti stūri, asi, tas būtu sāpīgi. Vanģāra, Forma tā kā forma liekas pateicīga. Noteikti ir dāmas, kas kādreiz vai džeki arī ir eksperimentējuši ar gurķi. Tā nav tāda dīvaina lieta, ko tur likt. Ir salīdzinoši labs tas vērtējums. Varbūt manā gadījumā es negribētu neko garu tur bāzt. Jo īsāks, jo labāk. Bet nepateic jau, cik daudz jābāž iekšā arī. Nē, es pieļauju garais gurķis, jāvāž garais gurķis iekšā. Labi, es tad tā teiktu, jā, viņš ir tik pateicīgs. Labi, es teikšu, garais gurķis varētu noteikti būt daudz sliktāk, varētu arī būt daudz labāk. Kaut kas pa vidu. Es teikšu 9. 9! Aiziet! Mamēr! Wow! You're crazy, boys! Es atkal vienkārši nolahoju, bet jūs, visu cieņu, wow. Baigi labi. Nē, man liekas, nav obligāti jābāž viss. Es arī paņemu, kā garais īsais gurķis. Jebkam. Pagaidi. No pieredzes. Jebkam, ko... Pagaidi. Man jāatvainojas. Zini, kas pagaidām? Man jāatvainojas, ka otrajā epizodē pēc kārtas runā par kaut ko likt savā dibenā. Tas tīri no tevis nāk katru reizi. Tā ir tā pirmās asociācijas Kristapa galvā. Dibenā. Katru reizi, kad viņam atnāk klients un prasa, lai uztais reklāmu sākumā, viņam dibenā. Viņam tāds varbūt kaut ko citu, labi. Cilvēks. Dibenā. Es jūs šitās nūdās var dibenā. Panagusūcēs, iebāzīšu dibenā. Labs kontents būtu. Tāds viens kanāls, tikai viss produkts, ko reklamē, tikai baz dibenā. Bet labi. Jā, tu gribēji ko teikt, atvainojas. Mandela cover aplikāciju iebāz dibenā. Viss dzērāju šofers ieliksim man dibenā. Man īstenībā pateica, bija viens komentārs, un vēl kaut kas pateica, ka mēs nedrīkstam klusēt, ka ir kaut kāds tās pauzes, un tad cilvēki kaut kas tur. Man Jāņos pateica, ka 3 cilvēki, kas klausās mūsu podcastu, arī man draugi, viņi teica, ka vienīgais, ka tās kaut kādi tiek klusuma brīži. Tāpēc man liekas, ka katru reizi, kad mums kāds klusums, man ir kaut kas jāpasaka. Tu paņem tās klusuma pauzes un iebāz sev dibenā. Let's go. Dibenā. Tas viss slikts. Tas bija ļoti slikts. Es nezinu, par ko viņi runā. Kāds klusums? Kāda nevienā brīdī nav bijušas. Nē, ir pilnīgi normāli, ka ir kaut kāds klusuma pauzes sarunā. Tas pilnībā, jebkurā podkāstā, ko viņi paklausītos, kas nav tāds riktīgi producēts. Un jo nopietnāks viņš paliek, tas podkāsts, jo dziļāks tas domas, jo tev ir mirklis apdomāties. Paskatieties uz Kaņī. Uz ko? Uz Kaņī. Ko dāt? Repers. Kaņī Vests? Un viņam vienā podkāstā pasaka, tu kaut ko darīsi, vai teiksi, viņš tas brāļs, es domāju, man domāt, uzdomāju jautājumu, tā kā man negrib domāties, lai tu var teikt labi atbildi. Jā, un tad viņš izdomāja,
Fuck the Jews! Tas pie kā viņš nonāca gan jau. Es ceru, ka neizgriezīšu tieši šo daļu ārā. Tas bija Kaņī quotes. Citāts no Kaņī. West. No Kaņī stilā. Bet tas, ko es gribēju... Mums vajag sapulci uztaisīt vispār pēc šitā tēma. Jā, man arī jums jāparunā. Bet tas nedrīkst būt ierakstīts ļoti nopietni. Labi, tas, ko es gribēju pastāstīt bišķiņ cilvēkiem, lai viņiem ir informācija. Jā, ja tu kaut ko domā likt savā analijā, tad ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi vienmēr, ka dibens, viņš ir kā tāds putekļu sūcējs. Viņš iesūc visu, ko tu tur ieliec. Tāpēc ar īsiem gurķiem neteikt eksperimentēt, jo var sanākt tā, ka viņš iesūc visu to gurķi iekšā, tad nevar dabūt viņu laukā. Garam gurķim arī tev vajadzētu turēties kārtīgi pie nelubricētas gurķa pamatnes, tā teikt, un tikai tad darbināties. Un tāpēc, piemēram, visām anālajām rotaļlietām viņiem ir galā tāds puļķis, tāds korķis, kas ir lielāks par pašu šo rotaļlietu, jo, kad ānas sūc iekšā, lai viņš atsits pret šo sienu, pret šo barjeru. Tētī. Jā, Es dēls. Vai tu pabeidz jau? Es varu nopūst tagad savus dzimšanas dienas vecītes. Tev ir šis jāzina, tev ir tev 14. dzimšanas diena, ir īstais brīdis to uzzināt, jo tu negribi, lai notiek tā, kā tavam tētim notika šajā vecumā. Jā, klausies savā tēvā, Jānīt. Tētī. Jā. Bet kāpēc tad, kad tu kaka netiek iesūkt atpakaļ, kāpēc tu viņu iziet ārā līdz galam? Kāpēc viņš tā kā neiesūt viņu atpakaļ? Nu, Jānīt, tev ir jāzina, ka arī ir cilvēki, kam ir noteikts medicīnisks, tā teikt, tāda kondīcija, tā kā tavam tēvam, kurā tas notiek, un kaka tiek iesūkta atpakaļ aptuveni 40 līdz 60% no laika. Un ģenētiski tev arī ir risks izveidot šādu slimību. To sauc par iesūktās kakas sindromu. Oficiāli, tāpēc tev vienmēr ir jākakā stāvus. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies, tēt, paldies, mamma, es jūs ļoti mīlu. Un paldies arī visiem maniem klases biedriem, kas ieradās man dzimšanas dienas ballīt. Man liels prieks, ka jūs esat šeit. No pucēcīts, jā. Paldies, ka klausījāties, skatījāties Dīgdeņu podcastu, piesakojiet Instagramā, skatieties Dīgdeņu vidžikus. Un šim podkastam arī piesakojiet šeit pat YouTube, lai jūs saņemat, nospiediet laiku, lai algoritms zina, ka jums piedāvāt nākamās sērijas, vai arī Spotify, kur jūs klausāties, vai kaut kur citur. Bet man liekas, ka nav uzstādīts vēl, lai Apple podkastos vai jebkur tiek. Paldies jums liels par jūsu atbalstu. Mums tas ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu turpināt darīt šo podcastu, arī īsos video. Un tiešām no sirds paldies jums. Paldies! Paldies, bučs. Čau! Čau! Kāpēc vienmēr? Kā var uzlikt, ka no sākuma sākas šis? Bet ja tagad tiešām ir tā pa īstenībā tu vienkārši improvizēji tikko to iesūkšanu, ko tur Labi, ka mēs te vēl rakstam jau projām. Jo vienkārši es domāju, kāpēc tad viņš ir domāts sūkšanai? Kāpēc tad tur ir tāds, ja tu pa īstam tas, ko tu man stāstīji? Ko? Atā!